Labvakar, ir pulkstenis 21:01 un es izdomāju, ka es būšu fucking slings un kaut ko izdarīšu rītdien, ko man vajadzēja izdarīt šodien. Man ir viena lieta, ko man vajag izdarīt šodien, kas ir sakārtot īres naudu plasmas maisiņā, protams, kā jau vienmēr. Kas ir smieklīgi? Es tikko atcerējos kaut ko. Šis ir aptuveni 1000 eiro. Man vienkārši bija skaidri jādabūj. Bija kaut kāda, man liekas, mēnesi vai 2 atpakaļ, kur es biju izņēmis naudu, kaut 1000. Man vienkārši stāvēja prosta kabatā arī ar gumiju aptītu. Jakas kabatā iekšējā. Un tad es vienkārši aizmirsu. Kaut kādas 2-3 nedēļas gandrīz. Es biju pilnīgi par to aizmirsis. Ja tā nauda būtu pazudusi, es pat nezinātu, ka viņa būtu pazudusi. Un tad es vienkārši vienu ņemu jaku, un es nezinu, ko es meklēju austiņas vai kaut ko, un es ievēršu jakas, what the fuck, kas tas ir? Es tāds izņemu ārā, bļāģ, tokēt, es taču aizmirsu, ka tur nauda stāvēja. Un es neatceros, kāpēc man bija jāizņem ārā, kaut kāds iemesls tur bija. Es reāli neatceros. Un tas man atgādina to, ka tā, kad es biju mazāks, man lielāko daļu no dzīves kontā bija vienmēr kaut kāda mazāk kā 20 eiro. Man bija aktīvi, kad es eju uz veikalu, man bija aktīvi jāskatās telefonā, cik man ir, vai es varu šito nopirkt tā. Un tad mans Alzheimers vienkārši ieslēdzās, un es aizmirsu, ka es izņēmu 1000 eiro, un man vienkārši stāv kabatā. Un es vienkārši vazājos apkārt gandrīz mēnesi. Vienkārši ar viņu kabatā, un es to nezināju. Tā bija jakā, protams, ko es vilku katru dienu. Viņa varēja pazust, es reāli nebūtu zinājis. Un tas vienkārši pasaka, cik tiešām patiesībā es esmu pagaidām privileģēts ar to, ka man uzņēmums strādā kaut cik ok, ka es esmu pozīcijā, ka var šitādas huiņas notikt, un tas ir bijis smieklīgi. Bet runājot par uzņēmumu lietām, viena lieta, ko es tikšu galā, es biju parunāju ar Stefanu, biju parunāju ar Matīsu, man būs sapulce ar viņu ceturtdien, tas ir parīt, kur es izrunāšu daudz visādus sīkumus ar viņu, bet īsi sakot, Matīs nemontēs vizuālos grafikus, tas ir token, viņam pat ir nokritus kvalitāte šitiem te rafkatiem, kas ir žēl, to var savilkt, bet man vajag, sākot ar nākamo mēnesi, es aktīvi brīvajā laikā meklēšu citu montētāju, un es izjautāšu visiem savējiem montētājiem, vai ir kaut kas, vai kaut kāds, kurš tiešām varētu šeit derēt, šajā kategorijā vismaz pagaidām. Tā kā būs kaut kas tur jāizdomā. Tas, ka man nav vairs laiks dirsties par to. Žēl, ka ir, ka, vienkārši es redzu, ka Matīsam nav tā motivācija, viņam nav tā liesma, kas man bija tagad, es mācījos montēšanu. Tas nevajag viņam obligāti būt tā kā kaut kādam ultra autistam, kurš vienkārši tikai par montēšanu domā vai ko. Nevajag. Bet viņam ir nemazākā interese tajā, viņš negrib neko ekstra tur darīt, ko nevajag, viņš bieži vien WhatsAppā ar mani strīdās, kāpēc viņam jādara lietas tā, kā es viņam pateicu, viņš man tur skaidro, viņš pamatojums dod. Es saprotu viņu domu gājienu, bet vienkārši, ja tu gribi kaut ko iemācīties, tad vienkārši izdari to, ko tev palūdz un viss. Tas nav vienkārši tā, ka es gribu teikt cilvēkiem, ko viņam darīt. Tam man mazākās ko cilvēki citi dara. Man vienkārši vajag labu rezultātu, ko iedod klientam. Tas ir viss, un klients arī nav bijis apmierināts ar mani, tāpēc, ka es pēdējā laikā neesmu bijis tik iesaistīts, un man ir tik daudz cits, kas man nav ko jādara. Tā kā jūnija sākumā man būs ļoti daudz izmaiņas, man liekas, ja godīgi šogad pagaidām, man liekas, jūnijas būs viss, kā lai izskaidro, viss, es nezinu, vai par to var teikt, bet viss komplikāt, viss sarežģītākais mēnesis, jo man ir daudz, kas tur būs fucking jāizdara. Man arī kaut kur tur pa vidu ir jāiebāž ceļojums apkārt Latvijai. Tā kā jūs, kas grib pa vasaru kaut ko reāli padarīt, man realitāte bija vienkārši darbs, šeit darbs, tur darbs, nahuj.
Un man nav bijis laiks nekam baigi citam. Tā kā, jā, par ko es gribēju runāt. Jā, es aizmirsu minēt, es pērku vēl vienu mašīnu. Tāpēc, ka man nepietiek problēmas. Es pērku vecu Audi, kas izskatās tīri normāli. Viņi ir manuāli un viņi ir par ļoti labu cenu. Vismaz pagaidām, kā izskatās. Priekš kas tas ir un kādā kvalitātē. Mēs viņiem skatīties piekdien, tā kā redzēs. Bet viņa ir tīri normālā stāvoklī, salīdzinot, cik veca viņa ir un ka viņa ir Latvijā. Es nezinu par rūsu un tam līdzīgi, bet es izskatījos viņu CSDD un bija ok. Es pirku šito, man vienkārši vajag kaut kādu bīteru, lai es tieku uz garāžu un atpakaļ. Un vienkārši mašīna, kur man tiešām nav žēl. Es gribu arī iemācīties uz kaut kādas mašīnas krāsot, es gribu pamēģināt, kā tas ir. Lietā šitam krāsikai ir tīri ok, un es baigi neredzu nekur rūsas vai ko. Un arī tas pa 500 eiro, tas reāli, tas nav nekas par mašīnu. Un viņai ir priklis, ka viņai ir beidzies tehniskā, bet es vienkārši runāju ar šito sievieti. Viņa nerunā latviski, viņa runā tikai krieviski vai angliski, es runāju viņa angliski. Un man viņa vienkārši teica, ka tā mašīna stāv kopš septembra, un tā mašīna pieder viņas mammai, bet viņa mamma nebrauc ar viņu, viņai nevajag, viņai ir kaut kā gandrīz 90 gadi vai ko. Un viņai tā mašīna jau ir, kopš viņa ir Latvijā praktiski. Un viņai nobraukums arī bija zem 200,000. Vismaz tas ir, kas tur rakstīts ir. Vai tur tika, kāds novilka zemāku, es nezinu. Bet, mēs piekdien aiziesim pārbaudīt, kas ar viņu ir. Ja pat ir kaut kādas problēmas, 100 puļi pa 500 eiro būs kaut kādas problēmas. Vienkārši jautājums ir tāds, vai es esmu gatavs ar viņām cīnīties. Arī tas, ka es šito mašīnu visticamākais, tā kā viņi izdzīvos manu ikdienas autismu, es viņu gan jau vēlāk pārvērtīšu par uz ozolmuižu kaut kādu pasākumu mašīnu, tipa sūds, tā kā būs biku modifikācijas uz stīgu, kaut kādu rāmu vai ko. Šitas būs vienkārši fucking eksperimenta auto. Es dažas lietas gribētu izdarīt, es gribētu iemācīties pārkrāsot viņu, protams, ne jau tā, ka viņai baigi vajag pārkrāsot no bildēm, viņa vispār izskatās tīri ok stāvoklī, bet, redzēs, tagad dzīvē aizies, nezinu, cik veca tā bilde ir. Jā, bet viņa ir stāvējusi ilgu laiku, tā kā, jā, domāju tāda, aizbrauc apskatīties, izbrauc mazu riņķīti, saprot aptuveni, kā viņai ir. Ja ir viss ok, nopērku, pārrakstu, aizējam pa tajā pašā dienā tehnisko izdarīt. Un tā aizbrauc garāžu, nometu viņu, atstāju, es nezinu, ko es viņu baigi darīšu uzreiz, ja es viņu pat beigās nopirkšu. Bet, jā, diemžēl nav bildes ar interjeru, bet reāli viņi izskatās tīri normāla mašīna no ārpuses. Tā kā pa 500 eiro, tas ir vecs Audi, bļaļ, es nezinu, gan jau būs ok. Es atceros ar to pirmo Audi, ko es braucu, tas bija Audi A3, man liekas. Audi A3, kaut kāds... Man liekas, tas bija 2018. Gads, ja es nemaldos. Jā, kaut kādu 18. gadu vai ko es ar tādu braucu. Es pateikšu, godīgi, man nepatika vispār. Viņa tā tik šaura ir, viņa, nezinu, man viņa nepatīk vienkārši. Un man vajag kaut kādu vienkāršu huiņu, ar ko es varu braukāt apkārt, man nav absolūti žēl. Varbūt biku, labi, viņa ir front wheel drive, tā kā es nevarēšu baigi tur driftot vai gonkot vai ko, bet, vienkārši mašīna, kur man absolūti nav fucking žēl. Ja es viņai izpišu, nezinu, saskrāpēju malu vai ko, vai vienkārši es ietriecos kaut kur, vai man nav viņa fucking žēl. Pa 500 eiro, bliņ. Man pulksteņu kolekcija ir vērta kāds 3 reizes vairāk tajām fucking, jā, kroči, es domāju, apskatīšos vismaz, ja nopirkšu tādu foršu. Tā ir vienkārši fucking mašīna. Bez tā man nav vajag cik daudz ko komentēt, man vajag sagatavot īri uz rītdienu, lai man nav rītdien par to jādomā. Un ko vēl? Es esmu laukīs skicaupuika, bļaļ. Kāpēc man rāda, ka man ir dienas, man nav nekas dienas atsūtīts? Ko es diršos vienkārši? Es esmu fucking noguris, es gribu vienkārši pačalot, es gribu padzert ūdeni, biku. Šodien ārā vispār bija diezgan skaista diena, pēc pavadīju visu strādājot, protams, kā jau vienmēr.
Jā. Jā, un man rītdien ir, es nezinu, vai es minēju video, jo man ir Alzheimerīts, bet rītdien ar draugiem plānojam pie manis būt, pačalot, un mēs plānosim ceļojumu kā Latvijai. Tā kā jā, tas mēram ar visu. Man ir vēl kaut kāda fucking, es nezinu.